Čau, draugi un sekotāji, lecam jaunā sērijā iekšā, un šoreiz es jums parādīšu lielāko retro tirgu un retro izstādi Eiropā, kas saucās Veteram. Jā, iesim apskatīties, kas šeit notiks, jo runā, ka te ir nenormāli daudz visādas interesantas lietas, tā kā iesim paskatīsimies. Ja esam tikuši iekšā tirgu, mums ir šāda aprots, te jau ir pirmās interesantās lietas jau pie pašas ieejas, tā kā šādi moči. Tas tirgs ir nenormāli liels. Tas, kur šitie laikam ir moču stūrs, kur viss notiek. Vai ko ar jautiņiem detaļas, viņš stiepjās ļoti garš. Tā kā iesim apstīties, kas šeit ir interesants un mēģināšu parādīt, kā te viss notiek un kādas ir cenas un vispārējais. Šeit arī, starp citu, pa mērštēm ir lietas. Tāda stūre. Maksā 250, 150. Tas laikam ir dēļ defektiem. Mercedes detaļas nenormāli daudz. Nu, ko es varu teikt, draugi, šis ir prātam neaptveram. Nu, te ir ādere, te ir retro čaļiem toči un tie, kas skatās šito visu. Un, kam interesēs tās retro lietas, man liekas, ka te var atrast pilnīgi visu. Te ir arī telpā iekšā. Es nezinu, vai jūs būsiet redzējuši šitādu spogu, bet tepat ir šitāds aparāts. Šitā stūri ir, kas man ir Mersim vajadzīgi. Jānoskaidro, cik viņi maksā. Viņi izskatās pilnīgi jauni un autentiski. Paskatās. Jā, pieņemsim tā baltā Merša stūra. Viņam maksā 1300 eiro, bet viņi pilnīgi jauni no kastes. Tā kā, jā, nu te cenas ir arī tāds diezgan, tas nav tāds parasts kaut kāds tirdziņš. Te cilvēki arī pazīst drēbi. Bet tāds autiņš. Mocīts. Nu, reāli stilā. Viss kaut kas ir. Bītli, esat redzējuši šādu? Ar šādiem lodziņiem aizmugurē. Šeit izskatās ļoti interesants autiņš. Arī baltā stūrī, tas ir stilīgi. Nu jā, te cilvēki ir pacentušies. Nenormāli. Atrada vēl vienu ļoti skaistu stūri, kādu es ļoti gribētu. Jāatrod pa labāko cenu. Varbūt, kad būs kaut kāds jackpots, man arī paveiksies. Nu, iespaidīgi. Te var prātā sajūgt. Vajag daudz naudas un tad te var braukt. Vismaz pagaidām tā izskatās. T1 un T2 busiņi. Nu, iespaidīgi. Parādīšu jums pilnīgi kaut ko neredzētu, ko es toči neesmu redzējis. Amfībija mašīna. Nu, šis ir kaut kas interesants arī, ko katru dienu tu neredzēsi. Nu, ritīgi interesanti. Parādīšu jums arī, kā baks var no iekšpuses uztaisīt ar speciālām ķīmijām. Un te restaurātori, man liekas, arī zina, ko viņi dara. Vēl viens interesants autiņš.
Esat kādreiz redzējuši Porsche 911 4x4? Nu, šis ir iespaidīgi. Te vēl cilvēki gatavojās. Starp citu, šitā izstāde iet 3 dienas. Te ir viss kaut kas. Tur ir gan moču, mopēdi. Iziesim ārā, jums vēl parādīšu to tirgu. Pamantējam autiņš. Da muss ich es wegnehmen. Ja, kein Problem. Mal gucken. Jā, pa lielam. Tas pat nav reāli izstaigāt šito visu, man liekas, 2 dienās. Es biju dzirdējis, ka te, man liekas, 26,000 kvadrātmetru viss tas tirgus ir. Es atnācu līdz vienam galam, un tas gals nebeidzās. Viņš iet vēl tur vēl. Bet nu, no retro lietām te ir, man liekas, viss. Pilnībā viss, ko tev sirds kāro. Sākot ar plakātiem, beidzot ar tehnikām un visām detaļām. Pasās, piemēram, šitāds te. Nu, kur tu vēl esi redzējis tādu? Tas esmu moči vecie. Visādi vecie aparāti ir, nu, nenormāli daudz. Tiešām var sajūgt prātā. Ierakst komentārā, kā tev liekas, es atradīšu 250 jau arī šajā lielajā bardakā vai nē. Es izmisīgi meklēju, skatos, bet šobrīd vēl acīs nekrīt ir vācu ražojumi. Man liekas, ka pilnīgi viss no A līdz Z. Varbūt no Čehijas arī būs kaut kas, bet nu šķīrjā pusē laikam ir viss, kas saistīts ir ar močiem, moču korpus. Te visādi arī ēdinātāji ir, lai dalībniekiem būtu forši. Tā laika pedāļu mašīnas. Es Teodoram retro problēmu nevedīšu mājās. Labāk, lai viņš dzīvo mūsdienās. Iespējams, no šitā mērša radās S-klase, jo viņš ir milzīgs. Ja mums Latvijā ir īģeli ar pedāļiem, tad šito es nezinu, kas tas tāds ir. Pasties. Šis vēl mazāks pa minimoki. Tas, ka nosaukums. Ļoti interesanti. Šitā ģelva jūs esat kādreiz redzējuši? Īsti nav 250, bet izskatās diezgan jaudīga. Ierakst komentārā, kā tev liekas, šitais luksofors ir no kaut kurienes aizņemts, vai saimnieks ir aizņēmies viņu, vai viņš ir nopircis viņu. Tā to būtu interesanti uzzināt. Nu, jā, ļoti liels tas tirgs ir. Ļoti liels. Es pat nevaru izlemt, uz kuru pusi es gribu aiziet. Kā tev liekas, kā var pabraukt ar šitādu riteni? Vai arī ar šitādu nabaga bērnu kādreiz?
Kas tas, cik tagad mēs labi dzīvojam? Te ir kaut kāds krutāks. You are from Finland, yeah? I have a question about this motorcycle. Yeah. You race too with this one? I raced when I was young, I raced motocross, but I owned that bike since 1979. I buy that bike. And I have a motorcycle museum in Finland Really? and famous Ace Cafe restaurant. Oh. How much could you support it? This is the... Hier 200 € die Treffen bezahlen. So viel Halle-Scheiß-Zeug hätte. Lecam iekšā otrajā dienā šajā lielajā veterāmas izstādē un tirgu parādīšu, cik te ir sabraukušas arī mašīnas. Tā, draugi, esam apakaļ iekšā tirgu, un starp citu ar manīm kopā ir arī Armands. Čau! Un Olivers. Olivers, čau! Jā, arī viņi meklē. Savām tehnikām dažādas detaļas, un viena no tām detaļām ir šī dakša. Ierakst komentārā, kā tev liekas, cik viņi maksā. Arī īsumā pastāstīsim tuliņa Olivers, kādu mocu viņš atjauno kopā ar Armandu. Otrā pasaules karā BMW R75 motociklu atjaunojam. Katram ir savs modelis. Nu, jau labu brīdi strādājam, braukājam pa tirgiem, meklējam rezerves daļas, meklējam informāciju, visdažādāko sadraudzējamies. Man sakot, meklējam, taisam to moci, vācam detaļās, krāsu kodus, kur vispārībā ko var nopirkt, ko var kur pasūtīt. Cenšamies oriģinālās detaļas sameklēt un tā lēnām top mocis. Jā. Ļoti rets, arī dārgs. Starp citu, jā, viņi man pačukstēja, tas mocis maksā, daudz snieres. Bet jā, Olivers arī atjauno tieši tādu, un tad viņam ir mērķis to dakšu. Jā, tur paldies Armandam. Viņam bija tā kā 2 komplekti ar to švakāko, viņš padalījās manā virzienā, bet nav viņš nemaz tik švaks. Ir tur daudz, kas tur ir, bet daudz, kas tur arī trūkst. Trūkst arī priekšējā dakša, kur šeit tirgu ir. Bišķi apbružāt un par ragiem tur varbūt nav īsti labi, bet pamats tur ir, bet tāpat par tādu jau, jā, var pat nosaukt cenu par tādu. Sākuma cena ir 2000. Patreiz mēs neesam to gatavi maksāt, bet redzēs, kas vakarā te darīsies. Jākaulējās. Tas ir tirgus, jākaulējās. Varbūt. Jā, mēs maksimāli mēģināsim nodīgt cenu kopā ar Oliveru un Armandu. Meklēsim arī pārējās detaļas tieši šim. Bet, ja gadījumā tev kaut kur stāv no DKV... Nē, no DKV nē, atvainojos. BMW R75. Jā, BMW R75. Ja tev gadījumā stāv kaut kur stallītis čūnī un tu šito skaties, tad droši uzrakst man. Mēs pēc tam varbūt iefilmēs vai pieliks paralēli, kāds tas mocis vispār komplektā izskatās. Varam varbūt iedosim arī Pēterim kādu bildi no savējiem, varbūt viņš ieliks samontēs video. Jo tas ir ilgs un garš process un
nevienmēr jau viss ir cenā, viss ir tajā priekā, ka tu vari sataisīt, savākt tādu. Tas ir tāds kaut kāds izaicinājums, un tas nav vienas dienas jautājums, bet es domāju, ka tas viss notiksies pamazām. Te blakām ar stāv, piemēram, viņa ritenis, tā motocikla, var viņu iebildēt, tas lielais, tas ir 16 solu ritenis, kādreiz lika vecā Moskviča riepas virsū. Nu jā, kaut kur jau Latvijā šis tas vēl ir pa viņu, un mēs ceram, ka ja mēs nepaņemsim to, ko vajag šeit, nenopirksim, tad mēs to dabūsim Latvijā. Tā kā jā. Būs interesanti, seko līdzi un parādīsim vēl, kā mums šodien ies. Jā, cilvēku šeit ir ļoti daudz. Un jā, te tiešām var dabūt visu, ko tev sirsniņi vēlo. Gan Harleyiem, gan parastajiem. Bet zini, kas ir interesantākais, kad es nevienu 250 jau vēl neesmu atradis šeit, šajā lielajā tirgu, nevienu 250 nav. Un lai gan Čehija tepat tās netālu. Stilīgākais blaksvāģis, kādas esmu redzējis. Redz, ko ārzemju rīģeli ir. Šitāds interesants aparāts. Arī pedāļi. Redz, ko nosaukums. Tikai ražots krietni ātrāk kā Rīga. Un cena ir 2300 eiro. Bet, cenas, jūs paši redzējāt, te ir diezgan dārgas. Redz, ko jums parādīšu ļoti smuku moci. Arī R75 BMW. Ritīgi labs. Čaļi laikam ar viņu brauc visu laiku. Divu tādu. Katrā ziņā, ko es jums varu pastāstīt, šeit, šajā lielajā tirgu ir tikai un vienīgi ārzemju aparāti. No Francijas arī ir visādi tie mopēdiņi un tādas lietas, tādas īžus te ļoti maz var redzēt. Pa javām vispār nerunāsim, tās gandrīz vispār te nav. Tā visā visumā ir interesanti un viņš ir nenormāli liels tas tirgus, nenormāli liels. C'est impressionnant. Tā, draugi, es atnācis pie klasisko auto maģīšu stenda. Te ir nenormāli daudz, visi sādi. Pa lielam te visi ir Meršiem un Bembiem. Nevienu citu marku es neesmu redzējis pagaidām. Redz, kur ir šādi visādi rāģiņi. Jā, diezgan interesanti. Cilvēki tiešām daudz. Un es vēlāk, starp citu, ielikšu jums arī to karti, kā izskatās viss tas tirgus pa sekcijām. Krista Egliņa sapnis man retro čoka. Viņam patīk šitais modernais minimokiks, bet tikai kojots. Šis tiešām izskatās pēc maz kojota. Labs.
Pastāst, cik interesanti izdomāts, kā no kalpakiem var uztaisīt savu somiņu. Mērša. Vēl viens mērsīts. Opelīts. Interesanti. Draugi, tas ir noticis un tas ir neticami. Esmu atradis jau. Savu jāvu, ko es ļoti vēlos. Un pirmā jāvā vispār šajā lielajā laukumā. Cena, jā, bišķi pāra pa trinīti, bet nezinu, laikam uz to stāvokli iespējams, ka tā ir adekvāta cena, bet, nu, tik un tā. Turpināsim meklēt mūsu jāvu, ko mēs mēģināsim dabūt un atjaunot kādreiz. Bet, nu, pirmā, 2 dienās pirmā. Šitie stilīgi instrumenti ratiņi. Bošs leduskapis garažā. 99 eiro aiziet. Vabolītē motori arī tirgojās. Iedomājieties, šitā mašīna ir bijusi Ēģiptē. Viņi ir redzējusi Ēģipti savā dzīvē. 92. gadā, tad, kad es piedzimu, šitā mašīna bija Ēģiptē. Nu, iespaidīgi, te ir ko redzēt. Te tiešām ir ko redzēt. Preferirei più così, ma non restaurata così. Lo vorrei. Beidzot, es jums varu parādīt arī to plānu, apmēram kā te izskatās tas tirgus, redziet? Šitā ir sadalīts sekcijas. Redz, ko autiņiem, močiem, autiņi ar močiem, autiņi. Redz, ka te var dabūt busiņiem arī jaunas gumijas, fulkšiem šiem vecajiem. Spārnus arī aizmgrējos. Jā, tiešām daudz cilvēki. Tāds ejas šeit ir un, jā, es jums visu to nevarēšu parādīt. Noteikti iesaku tādiem īstiem retro čaļiem atbraukt kādreiz, vismaz vienreiz dzīvē uz tejienu, jo te tiešām var dabūt, man liekas, ka viss, nu izņemot, protams, māmu, bet vispārējo toču te var dabūt. Pat aiziesim vēl kādu līkumiņu, iesim hallē, vēl vienreiz apstīsimies, varbūt kāds foršs autiņš ir atvests. Tad jā, tā kā īsumā, nu iespaidīgi, ļoti iespaidīgi. Jā, šeit hallē esot viss bišķiņ dārgāk. Ar visu to, nu te ir pietiekam daudz, ko redzēt. Un, ko mantiņas vesela čupa ir dažādi tā laika modeļi. Redz, ieskatam, Mustangs 80 eiro maksā. Kas te vēl tāds interesants? Redz, Porsche
šitā varbūt vēl nav tik dārga, bet... Jā, ir daudz visādas lietas, hroma detaļas vēl, un vēl viss kaut kas interesants ir. Ir mocīts tāds. Ļoti iespaidīgi. Jā, te tiešām ir dārgi. Pie šitās stūras atgriezos, noskaidroju tikko cenu. Cena ir 1300 eiro arī. Briesmīgi, es nezinu, kā viņi pēc kā vadās tajās cenās, bet noteikti, ka tā arī ir. Vācieši jau zina to drēbu. Visdrīzāk jau arī, Vācijā ir pavisam viss savādāk nekā pie mums mājās, un jā, tās cenas arī ir pavisam savādāks. Tā kā jā, ārā pieņemsim pa tādu stūru prasa 300, lētāko es atradu 250, arī pie tā ir ar defektiem, bet, tas ir lētākais, un tad jūs varat saprast tās cenas starpības. Kā svārstās no pāris simtiem līdz pat 1000 un uz augšu. Tas ir neiedomājami. Tā kā jā, katrā ziņā es iesaku jums vismaz vienreiz dzīvē katram atbraukt šeit. Jā, pa lielam muguras lapja tagad ir vajadzīgs atrast, kur iedzert aliņu. Vācu aliņu, jā. Vācijā īstenībā ļoti garšīgs aliņš ir. Es te neatceros, kad es pēdējo reizi būtu tik ļoti daudz staigājis. Un ir tīpaši pa šitādu vietu. Bišķi ir jau nogurumiņš, bet, ir ok. Tā kā jā, ir to vērts. Ir tiešām to vērts. Labākais brīdis šodien. Es jums parādīšu, kā tirgū notiek. Redzēt, iepriekšējā cena 140 un jau ir 59. Tāpat arī te kaut kas jau ir nocenots. Tāpēc, kad ir otrā diena un līdz ar to viņi jau sāk palaist cenas. Un šito jūs arī vienmēr atcerēties, ja jūs noskatāt kaut kādu lietu, līdzīgi kā mēs darīsim ar dakšu to. Viņi maksā 2000, un mēs viņiem vēlāk izteiksim pēdējo piedāvājumu, un tad arī mēs tālāk arī redzēsim, vai padosies vai nepadosies. Tā kā ir interesanti, kā jau tirgu. Vienkārši bišķi jāpaspiež, un tad jau iespējams jūs tiksiet pie savas kārotās lietiņas. Atnācām pie mūsu jaunā drauga, pie kā mēs bijām vakar. Redz, ka viņš vienu sporta mocu jau pārdevis. Un vakar atstājām vienu veco krēslu pie viņa, un šodien savāksim to. Hello, my friend. Hello. How are you going today? It's okay. Only one bike left. We already sell 5 bikes. Amazing. Yeah. That is amazing. Yeah, we have 3 companies, and Riku's Motor World, you find everything. Okay. I have Riku Motor, Motorcycle Museum, and Ace Cafe Lahti. And all companies is yours? Yes. Yeah? Yeah. Amazing. I started selling bikes 1980. Yeah. We have a very crazy band name is Leningrad Cowboys. I start making business with these guys. Cool. Welcome to Lahti. Yeah. Thanks. Yeah, next time we see in your country. Yeah. Hope so. Okay. Have a nice, great day. Thank you. Thank you very much. Thanks. Jā, satikām Somu. Viņam, starp citi, 3 lielas kompānijas. Viņš ar retro lietām nodarbojās. Jā, viņš aicina pie sevis uz Somiju. Tā kā diezgan vērtīgs brauciens. Tā kā jūs redzējāt arī adresi. Noteikti varat papētīt arī, ko viņš dara. Es tiku pie viena no pirkumiem. Starp citu lētākais, man liekas, ko mēs esam nopirkuši. Jā, un būs jāpaprasa, kā iet maniem kolēģiem, vai kā ir gājis maniem kolēģiem Armandam un Oliveram. Vai viņi ir dabūjuši savus lietiņus saviem pēckara močiem vai pirmskara. Es nezinu, es neesmu tur baigi iedziļinājies, bet tad arī noskaidrosim, vai viņi ir dabūjuši visu, ko vajadzēja. It kā man WhatsAppā sūtīja, kad viņi eļļa šupu ir dabūjuši. Cik es pēc cenas sapratu, tas ir 18 eiro, vai tas ir dārgi vai lēti, es nezinu, to mēs paprasīsim viņiem. Un tā kā jā, mūsu tirgus lielā staigāšana lēnām iet izskaņā, drīz arī mēs beigsim šo ceļojumu šeit pa Vāciju, un pēc tam jau ceru, ka jums būs arī bijis interesanti un vērtīgi šis mans piedzīvojums, un noteikti, kad arī tiksimies drīz arī visādos citos interesantos retro
piedzīvojumos, tā kā gaidat, mums būs drīz arī jaunas sērijas. Vai man to vajadzēja un vēl visādas lietas. Piesakojam Retro Garage kanālā. Paldies, ka jūs man esat. Nu ko, draugi, esam aizvadījuši šito lielo Jampatrācstēdi, esam satikuši Oliveru un Armandu. Nu, draugi, kā jums gāja? Mums labi, dakšu to, ko bija domāts, nenopirku, bet, tā jātaisa soma vaļā. Somā mums ir oriģinālais torsions. Saprātīgi naudu, sauksim tā. Tas nebija kosmos. Nebija lēti gan, bet, tā es nesaukšu cenu, bet es nosaukšu cenu šīm. Dakšu nenopirku, bet šeit ir dakšas daļas. Elements no dakšas. Jā, ir apakšējais tiltiņš, augšējais tiltiņš. No rīta viņas bija par 200 eiro, tagad viņas visu komplekts ir par 150 eiro dabūts. Nu, redz, kā vinējām tomēr. Dakša bija nokaulēta līdz 1650, bet tomēr, tā kā es nospriedu, ka tur vismaz 1000 vēl jāliek klāt, viņa netika nopirkta. Nu, nekas var jau būt, ja kāds no sakotājiem atsauksies un varbūt, ka kādam ir tāds motos mājās. Un kā tev gāja? Ko man vajadzēja, to es īstenībā atradu. Meklēju motoram karburators. Tie gadām oriģināli, jo oriģinālos pa 900 es kaut kā negribu. Es tev saprotu. Un tie nav oriģinālie, bet viņi pietiekoši labi būs, lai motoru palaist, jo motors man ir tikpat kā jau, vienkārši ļoti tuvu gala restaurācijai, un viņam jāiet vaļā. Lieta, kas man pietrūka, šitas ir oriģināls. Manējām ir vienkārši korķis. Jā, eļļu šups ir nolūzis šitas nost, bet es prasīju tam savai leģendai, tam Hansam Peteram Homesam, ko es satiku divreiz un ar lielāko prieku runāju, iepazinos, vienkārši kapitālākais vecs. Pa šito tēmu, vispār pa R70, viņam tāda noliktavi ir, viņam ir tādas ekspedīcijas, viņš tādas zināšanas ir. Viņš teica, ka jā, tas ir autentisks, oriģinālais, pa ļoti labu naudu no kaulēja vēl trinīt. Bet iespējams, ka viņš man ir pa īsu, tā kā man vajadzēs te pārzāģēt, piemeklēt materiālu un pa 3 centimetriem pagarināt, bet viņš ir autentisks. Jā, oriģināls. Oriģināls. Un vēl man bākai vajadzēja krāniņu. Un dabūju tomēr arī. Un dabūju, es viņu meklēju. Protams, man vajadzēja nevis ar trojņiku, bet ar dubulto. Tieši to, ko es meklēju, to es dabūju. Paldies. Jā. Lielai izstādē. Un Oliveram vēl kaut kas vēl pāris daļas neparādīju. Gāzes rokturis. No sākuma man bija šaubas, vai ir oriģināls, bet es parādīju tam pašam Pēteram Homesam. Jā. Un viņš pateica, ka ir oriģināls. Izņemot šo nipelīti, kas ir jaunais, bet reku iedeva prezentā arī oriģinālo. Un arī šī daļa ir oriģināls, un par šīm detaļām man tik tiešām ir prieks arī. Tas ir labi, visiem prieks. Kādu secinājumu tā kopā par visu šo? Vajag daudz spēka, laika, enerģiju, naudu arī vajag daudz, bet, ja netrako, tad var dabūt ar kaut ko pa saprātīgu naudu. Es centos netrakot. Jā, bet jūsu gadījumā jums arī ir pietiekoši dārga moči, ko atjaunot gan tev, Armandu, un Oliveram. Es iesaku kādreiz dzīvē, jebkuram šeit vismaz vienu reizi atbraukt, tiešām, kas ir retro čalis, tas būs vērtīgi jums. Jā, turpat ir blakus lidost. Pieņems, tu atlido savu privāto lidmašīnu, nopērc mopēdu un ieliec viņu lidmašīnā un lido mājās. Tāda iespēja arī šeit ir, starp citu. Tā kā jā, te ir, jūs paši redzat, cik te ir autiņi. Tā kā festivālā, lielā festivālā. Redz, ka čaļi jau arī iet uz festivālu. Komandas darbs. Čaļi zina, ko dara. Jā, komandas darbs, viņi nav uz muti krituši. Viņi nekad viens otru neuzmetīts to kasti, jānes pa 2. Jā, vismaz 2 draugi toči būs līdz rītam. Atrad vienu pazīstamu auto. Kosmos stūre. Bet labs. Drīz arī būs par viņu sēriju. Nevis tieši par šo, bet vispārībā būs sērija par Mercy. Tā kā piesako un gaidam sērijas. Tiekās. Čau!